Labvakar, pulkstens jau rāda mazliet pāris 6. Esam tā kā pieklājības tās 5 minūtes gan jau pagaidījuši. Prieks jūs redzēt, tomēr tik kuplās skaitā šovakar, un mēs kā pašvaldības esam pašvaldībām doma aicinājusi visās novada vietās iedzīvotājs, lai tad uzrunāt un izstāstīt, kāds ir Ķekavas novada pašvaldības 2017. Gada budžets, kādiem mērķiem mēs plānojam šo naudu izlietot, kādi darbi ir izdarīti Daugavpils pagastā pagājušajā gadā un kādi tad šogad ir plānoti darbi paveikt Ķekavas pagastā. Un varbūt pirms protams, pēc domas priekšsēdētāja prezentācijas mēs labprāt uzklausītu jūsu viedokļu, domas, kā arī jautājums un centīsimies atbildēt uz tiem, jo šeit arī ir aicināti ne tikai domas deputāti un domas vadība, bet arī pārstāv arī pašvaldības speciālisti. Un šodien tad es jums iepazīstināšu, lai jums tad ir lietas kursā kādus, varbūt jomas pārstāvs šeit ir, ja? Domas priekšsēdētājs Andris Dāmlīts, domas priekšsēdētāja vietnieks Juris Krūmiņš, Daugavpils pārvaldnieks Uģis Volosovskis, izpilddirektora vietnieks Astrīda Vītola, tad mūsu attīstības daļas vēl ceļu speciālists vēl dodās uz šo vietu, vidas un objektu daļas vadītājs Sigita Varika, telpiskās plānošanas daļas speciāliste Vita Rengarte, izglītības jomu šobrīd pārstāvēs Daugavpils pamatskolas direktors un deputāts Andris Zinaldis, komunālā dienesta SIA Līgas 2 pārstāvs ir Dmitrijs Grubins un SIA Ķekavas nama valdes priekšsēdētājs Ēriks Linters. Vēl redz, mums ir klātienē arī reģionālās pašvaldības policijas priekšnieks Māris Bomiņš. Un klātusot ir arī deputāti Aigars Vītols, Ilgonis Leišaunieks, Arnolds Keisters un, es redzu, Andi Adatu. Tā kā arī, ja viņiem ir jautājumi, tad arī varat vērsties. Un vēl ir divas tādas tehniskās organizatoriskās lietas. Protams, ir dažādi cilvēku tipi un vieni grib uzdot jautājumus klātienē ceļoties, ja, ko mēs aicināsim jums, vai arī tur stāv pa vidu galdiņš ar lapiņām, tad varat uzrakstīt jautājumus, ko jūs gribat uzdot kādam speciālistam vai domas pārstāvim un padot vai nu man vai attiecīgi kādam no priekšā sēdošiem cilvēkiem. Un lai šīs te arī iedzīvotājs sapulces mēs varētu ievietot internetā, arī tie cilvēki, kas nav šodien aizņemtības dēļ tikuši šeit uz vietas klātienē, mēs tad arī šodien mums būs video filmēšana. Tas arī būs arī visās pārējās iedzīvotāju tikšanās sapulces. Tā kā ceru, ka mēs spēsim atbildēt uz jūsu jautājumu un vārds tad domas priekšsēdētājiem. Labvakar, Augalē. Jā, tiešām kupls skaits, bet gandrīz pusi te pašvaldības darbinieku un deputāti. Paldies arī viņiem, ka viņi atrod laiku pēc darba šeit būt un atbildēt uz jūsu jautājumiem. Bet mēs sāksim ar nelielu prezentāciju, ko neesmu vien gatavojis, bet kur atspoguļo, kā jau Vina teica, mūsu budžetu, mūsu padarītos darbus gan Ķekavā, gan Daugavpilsā pagājušā gadā un nedaudz ieskicē lielākos darbus, kas ir plānoti gan Ķekavā kopumā, gan arī šeit Daugavpilsā. Varbūt tad tā, pirmais slaids, kā jūs redzat, mūsu kopējais budžets ir 39,6 miljoni eiro, un tas sastāv no pamatbudžeta un no speciālā budžeta. Kā jūs redzat, pamatbudžets ir šī lielākā daļa, un kā jau jūs visi saprotat, šis pamatbudžets tiek veidots no visu mūsu nodokļiem, tie ir iedzīvotāji pieņēmumu nodokļi, tie ir īpašuma nodokļi, gan uz zemi, gan uz ēkām, kuri mums visiem par nožēlojumu aug katru gadu, un runā, ka nākošā gada augs vēl drastiskāk. Valdībā daudz tiek lemts par šo jautājumu, arī par iespējamām atlaidēm, vienīgām mājokļiem un tā tālāk. Un ir vēl speciālais budžets, kurš sastāda 500 000, un šajā summā ietilpst tātad maksājumi no autoceļu fonda, ap 300 000 ir šis skaitlis, ko saņem Ķekavas novads. Varbūt
ceļu speciālists atcerās no galvas, cik tad kilometri ceļu mums ir. Tātad pār no 200 kilometri, kas ir ar dažādu segumu, gan ar asfaltu, gan ar cieto grants segumu, un valsts domā, ka 300 000 var šos ceļus uzturēt un attīstīt. Pateikšu godīgi, ne. Ja visu ziemu sniegs, tad ar šo summu nepietiek arī sniega tīrīšana. Un vēl ir speciālā budžeta sadaļa, ko veido maksājumi no vides, vides aizsardzības speciālais budžets. Un tātad, varbūt vēl sīkākā sadalās tas, ko es runāju par nodokļiem. Šie ieņēmumi ir 30,6 miljoni. Tad ir aizņēmumi, kas ir plānoti šajā gadā 6,2 miljoni. Un atlikums no pagājušā gada 12,8 miljoni. Es atvainojos 2,8 miljoni. Es laikam pataisīju budžetu, uz Rīgas budžetam līdzīgi. Tā, un kā tad šis pamat budžets sadalās? Kā jūs redzat, paši lielākie izdevumi ir par izglītību. Tā ir gan skolu uzturēšana, bērnu dārza uzturēšana, darba algas, kur arī ienāk iekšā valsts līdzmaksājumi pedagoģa algām. Un tur ir iekšā arī kredīta daļa, kas ir skolu attīstībai, ir visi skolu remonta darbi, skolu un bērnu dārza, neaizmirsīsim. Un kā jūs zināt, šīs iestādes mums ir diezgan daudz. Vai vietēji iedzīvotāji zina, cik Čekavas novadā ir skolas? Cik? 5. Nu, pielikāt vienu klāt, bet vispār ir 4. Jā, šajā summā, jā, jums taisnīgi, tur ir arī finansējums privātās skolas pedagogiem, ienāk arī šajā procentā. Nu, un tad nākamais lielākais maksājums ir pašvaldības finanšu izlīdzināšanas fonds. Tas ir bezierunu maksājums, ko no mūsu budžeta ieskaita. Un tad, kad es mēdzu būt kaut kur Liepājā vai Daugavpilī vai Rēzeknē, tad es saku, Gors, lūk, pa mūsu Čekavas naudu, Daugavpilī ielas attīstītas pa mūsu naudu, un Liepājā skaistā koncerta zāle arī pa mūsu naudu. Protams, tas ir gan pamatīgi ironija, bet tik tiešām jūs vēlāk redzēsiet, kā šis maksājums pašvaldības izlīdzināšanas fondā katru gadu pieaug. Un neviens no 119, teiksim tā, pagastrečiem nav īsti sapratis to formulu, kā viņu aprēķina. Tur ir tik daudz dažādu kritēriju, gan novada lielums kvadrātkilometros, gan iedzīvotāju skaits, gan kopējais budžets, un tas viss empiriskā veidā tiek salikts kopā. Piemēram, pēc, teiksim, Mārupē nedaudz mazāk iedzīvotāju skaita, tad krietni mazāk teritoriju maksā 5,2 miljonus šeit pašā fondā, un mazāk budžetu. Bet, no labi, iesim tālāk. Tātad nākosējums mums ir vispārējo valdības dienestu darbības. Es vēl šodien strīdējos, vai tie ir vadības vai valdības dienestu, bet pēc saucamā EKK koda ir valdības dienestu, bet tur nav nekā kopīga ar valdību, to, kas atrodas Rīgā, ar ministrijā, bet tās ir izmaksas, kas ir saistītas ar pašvaldības centrālās administrāciju, domas deputātu un vispār pārējiem šiem izdevumiem. Tālāk ir ceļu uzturēšanas investīcijas. Jūs redzat, patiesais cipars, ko mēs plānojam, šajā gadā ir 3 miljoni, tātad 10 reizes lielāk nekā tām atvēl valsts. Tālāk ir sociālā nodrošināšana un veselība. Jūs zināt, ka mums novadā ir sociālais aprūpes centrs, ir sociālais dienests un ir ambulants. Tātad tie ir šie izdevumi. Tālāk kultūra sports, gan ar sporta kompleksiem, gan ar algām sporta aģentūrai, gan attīstības projektiem ar visu to, ko viņi savulaž kultūras, kas atveras sporta aģentūrai.
ir ieplānojuši šajā gadā. Līdzīgi, kultūra un sports, Tālākais 2 miljonu eiro cipars ir atvēlēts vides un teritorijas apsaimniekošanas jautājumiem. Tie ir gan projekti, gan uzturēšanas darbi. Tā ir pašvaldības teritorija uzkopšana ziemā, vasarā un dažādi projekti. Tad ir pašvaldības aizņēmumi. Šī sadara 1,1 miljonus eiro. Tas ir cipars, ko mēs plānojam šajā gadā atdot atpakaļ valsts kasē par iepriekšējo gadu ņemtajiem kredītiem. Un sabiedriskā kārtība. Cipars izskatās liels, bet šajā ciparā ietilpst arī, mums jūs zināt, novadā ir reģionālā pašvaldības policija. Mēs jau vairākus gadus sadarbojamies ar Inčukalnu un Ikšķils pašvaldībām, tad tie ir, šajā summā ir arī izmaksājumi no šīm abām pašvaldībām. Nākošais lūdzu. Tad vēlreiz ir tas, ko es teicu, kā pieaug šīs iemaksas pašvaldības finanšu izlīdzināšanas fondā. Ja es pareizi atceros, tad 2015. gadā viņš bija 3,2 miljoni, un pirms tam bija vēl zemāks. Tā dinamika šeit ir redzama. Tad par darbiem, lielajiem darbiem šeit, protams, nav uzskaitīti visi. Tie ir tiešām lielie darbi, kas ir plānoti šajā gadā. Tā ir Ķekavas sākumskolas 3. kārta, pabeigta būvniecība, kuras sākās pagājušā gada janvārī. Tad skola iegūs baseinu un sporta zāli, bet iegūs ne tikai skola, iegūs sporta skola, iegūs iedzīvotāji, iegūs arī citu skolu skolnieki. Jūs zināt, ka šobrīd bērni tiek vēsti peldēšanas nodarbībās uz šejieni, tieši uz šo māju, kad mēs laikam stāv apakšā, taisnīši, baseins. Tad šeit šī slodze Daugmalē tiks noņemta un sadalīsies uz abiem baseiniem. Tad tiek plānot Pļauniekkalna skolas rekonstrukcija Katlakalnā. Šeit apzināti ir ierakstīta rekonstrukcija, jo daudzi šīs idejas pretinieki runā par skolas nojaukšanu, aizmirstot to, ka šajā vēsturiskajā vietā ir plānota jauna skaista ēka, un viņas vietā būs mūsdienām atbilstoša skola, tāpēc mēs runājam par rekonstrukciju. Tad doma ir apstiprinājusi arī priekšlikumu izbūvēt ēku, kas domāt galvenokārt, un ne tikai, bet galvenokārt jauniešu iniciatīvu centrā, kur šobrīd tā kā uzturās vecajā Ķekavas sākumskolā. Šī ēka tātad risinās arī tos jautājums, kas saistīti ar mazo sporta laukumu, kas atrodas pie vecās skolas. Tur būs apakšējā vai, teiksim, tādā pagrabstāvā, kas izies ar skatu uz Ķekavas parku, kurš sāk veidoties. Tur būs gan garderobs, gan dušas, gan tualetes, viss tas, kas vajadzīgs sportot gribētājiem. Un arī publiskā tur. Tā, Ķekavas parka pirmās kārtas būvniecība, faktiski viņa jau ir noslēgusies, palikuši pēdējie darbi, iesēt zālīti un sākt viņu kraut un uzturēt atbilstoši tam, kā to paredz projekts un laika gars. Tad ir virkne ielu un ceļu remontdarbi, un lielākiem no tiem ir plānojami pabeigt Rāmavas ielu. Pusotru gadu garumā mēs esam izbūvējuši šo ielu faktiski no jauna, no Pļauniekkalna ielas gandrīz līdz Rāmavas muižai, un šobrīd no Rāmavas muižas līdz autoceļam V2 mēs faktiski plānojam šo projektu pabeigt. Tad skolas ielas pārbūves darbi arī ir uzsākti, līgums ir noslēgts un jāpabeidz ir šī gada vasarā. Skolas iela, tā ir iela, kas ved uz Balvošu skolu. Un
Šajā projektā ir ne tikai ielas būvniecība, bet arī komunikācija nomaiņa, ietas labiekārtošana, ielu apgaismojums, autostāvvietas, kabats. Tā kā projekts ir diezgan apjomīgs. Un komplekss ceļu pārbauda Daugmalē, komplekss ceļš nav tālu no šejienes, patās, ja mēs tā labu roku pagrieztos, tad mēs nokļūtu uz kompleksu ceļu. Un šeit jāsaka, kad tiek izmantots Eiropas finansējums ceļa nesošās daļas pārbūvei un par pašvaldības līdzekļiem ir plānots uzlikt arī asfalta virskāri. Tas ir tāds projekts, ko tur bija vairāk nosacījumi, lai Eiropa viņu atbalstītu. Viens no tiem bija Grānas Saiguma ceļa uzlabošana, un galvenais šim ceļam bija jāiet virzienā pie uzņēmējiem. Šis ceļš faktiski vislabāk atbildēja šī projekta nosacījumiem. Tad vēl ir paredzēts stāvlaukumu izbūve pie bērndārs Britīte Kaplakalnā, lai nav jāmīcās par dubļiem. Tad no lieliem darbiem mēs, jāsaka, šeit mums arī ir paveicies. Mēs esam saņēmuši finansējumu, vēl tas finansējums nav saņemts, bet esam saņēmuši garantijas, ka būs finansējums viens no novada skolas būvniecības darbiem, lai skola varētu nākamos 20 gadus funkcionēt un atbilst tām prasībām, kādas ir nepieciešams. Un izvēle krita uz Valožu vidusskolu, jo Valoža ir pilsēta, kura dinamiski aug, un aug arī mazo iedzīvotāju skaits, vietas trūkst bērndārzos, kā jau visā novadā. Un tāpēc izvēle ir uz Valožu vidusskolu, un šeit ir paredzēta būvēt piebūvi ar plašu telpām, un šobrīd ir runas arī par aktu zāles izvietošanu un skolas sporta laukumu pilnu pārbūvu rekonstrukciju. Šajā projektā pagaidām nav ietverts Valožu vidusskolā izprojektētais spēlētājs. Bet šobrīd ir tikai darbs pie tehniskā projekta izstrādes. Pats finansējums ir plānots viņus saņemt 2018. gadā. Un pēdējais ieraksts ir ēkas pie Mārtiņa Ķekavā rekonstrukcija, pašvaldības uzlabot par plānu vēl pēc tam, bet par ēkas pie Mārtiņa rekonstrukciju pašvaldības un iedzīvotāju vajadzībām. Es vēlētos varbūt nedaudz plašāk pastāstīt par šo ēku, kāpēc mēs viņu nopirkām un ko mēs plānojam ar viņu darīt. Jā, sākotnēji bija doma, ka šeit varētu pārcelties pašvaldības policija. Bija tā kā piedāvājums no mājas iepriekšējā saimnieka, ka viņš varētu investēt un šo ēku pārbūvēt policijas vajadzībām. Tas bija interesants piedāvājums, un viņš droši vien, kad būtu arī realizējies, ja mājas īpašnieks nebūtu mainījis savu viedokli un vienkārši šo māju pārdevis. Un mēs saņēmām iesniegumu par pirmpirkuma tiesību izmantošanu. Un mēs tās izmantojām, bet par cik šīs investīcijas policija telpu izbūvē izpalika, tad mēs sākām domāt, kur tad mums ir viss tas sāpīgākais jautājums ar telpām, kuri darbinieki mums strādā neatbilstošos apstākļos, un tika konstatēts, ka faktiski ne būvvaldē, ne telpiskās plānošanas daļā īsti nav tādas vietas, kur, piemēram, vest pārunas ar apmeklētājiem, kur atvērt projektu dokumentāciju, kur viņi apskatīties. Es domāju, ka katrs no jums ir bijis pašvaldības telpās un zina, ka mēs dzīvojam faktiski kopīgi ēkā, kur ir kaut kā gadiem ejot pielāgot pašvaldības funkciju izpildīt. Un tāpēc tika nolēmts, ka uz šeit pārcelsies visi tie darbinieki, kas ir kaut kādā veidā saistīti ar būvprojektu saskaņošanu, izskatīšanu. Un līdz ar to tās ir 4 pašvaldības struktūra vienības, būvvalde, telpiskās plānošanas daļa, vides daļa,
attīstības daļa un vēl papildus tam arī inženieru komunikācijas speciālisti. Un ceļu speciālists ir attīstības daļa. Kopā tie ir 34 cilvēki. Esam veikuši mājas tehnisku apsekošanu, ne jau paši, bet certifikāti speciālisti ir veikuši. Ir pateikuši, ka māja ir gan laba. Un šobrīd strādājam pie arhitekta izvēles, lai varētu ēkas pārbaudas rūpēji pasvarīt. Nu, un pēdējais pie lieliem darbiem, tad tomēr jāatgriežas pie Ķekavas novada teritorijas plānojuma izstrādes. Un tā ir sanācis, kad faktiski, jūs jau zināt, 2009. gadā mums apvienoja vienā novadā, un katrai šai te no 3 daļām ir savs teritorijas plānojums, kuru, protams, ir izstrādājuši atšķirīgi arhitekti, un kur ir atšķirīgi gan pēc būtības, gan pēc formas. Un tāpēc mērķis šobrīd ir izstrādāt vienotu kopīgu, un pie viena arī izmainīt abos noteikumus. Tas nenozīmē, ka Daugavpilī būs vienādi abos noteikumi ar Balošu pilsētu, noteikums atšķirīgi, bet viņi būs pēc kopīgiem principiem un balstoties arī uz jūsu priekšlikumiem. Šis process mums vēl ir priekšā, un sapulces par teritorijas plānojumu izstrāde sāksies pavisam drīz. Un jūsu visu iesniegumu priekšlikumu ir gaidīti. Tad pavisam īsi, kas ir paveikts Daugavas teritorijā pagājušā gadā, kā pirmais ir uzrakstīts sliekas ūdens kanalizācijas sistēmas izveide Daugavmalē pie daudzdzīvokļu mājām centra masīvā. Faktiski viņa nav pilnībā izveidota, ir izveidota daļa no viņas, darbs turpināsies. Laikam jau nāves savas simtgadus ietvaros tik labi iekārtot atpūtas vieta Ķīķerīts pie Daugavas. Tika izveidot laivu piestāti, laikus, stāvlaukums, viss, kas tur pienākās. Un tāpatās tika izbūvēt laivu piestāti un labi iekārtot teritoriju nāves salā. Ir atjaunots un paplašināts Daugavas pamatskolas muzeja telpas. Sakiet, lūdzu, vai visi ir bijuši Daugavas pamatskolas muzejā? Vajag? Protams, ka vajag. Aiziet, interesanti, man patīk. Tad ir nobreģēti laukumi, te patās aiz durvīm pie multifunkcionālā centra un pie skolas. Kā liels panākums ir tas, ka aizvadītajā gadā ir izveidota apsaimniekošanas sistēma Daugavas centra daudzdzīvokļu mājās. Tāpēc mums ir arī Ķekavas nama valdes pārstāvi šeit. Un iespējams, ka jums būs jautājumi un varēsiet saņemt atbildes uz tiem. Ir izvietots pēc iedzīvotāja iesnieguma ceļazīmes dzimteros, jo dzimteros situācija bija tāda, ka faktiski ātruma ierobežojumi tur nebija. Pa šiem zemes ceļiem nereti iedzīvotāji nereti, tad šiem 6 ieceļotāji brauc ar ātrumu 90, tādējādi radot. Zemes ceļās 90 labi, piekritīši jums, jā. Tātad bija daudz pārkāpšanas noteikums. Un tās, protams, rada draudus gan iedzīvotājiem, gan bērniem, gan putekļus un vispārējās nevienības. Tāpēc tika izvietot šīs zīmes. Kā jau katru gadu mēs veicam maksājumus par iepriekšējiem kredītiem, tā arī pagājušajā gadā ir veikta aizņēmuma daļas sekšana par Daugavas bērndārs būvniecību. Ir organizēts jau pieminētais pasākums Latviešu spēlnieku nāves salā. Un vēl aizvien notiek darbs pie Daugavas ģērbājiem. Viņš gan nenotiek šeit. Viņš, cik es saprotu, ir iesniegts šis ģērbājums Karalikas komisijā un gaidām viņu, cik es zinu, precizējums. Nākošā lūdzu. Nu, ko mēs esam plānojuši Daugavā šajā gadā? Tad, kā jau es minēju, šis komplekss ceļš, tā rekonstrukcija. Tad mēs plānojam uzsākt projektēšanas darbus Tautas nama rekonstrukcijai. Tautas nams ir ēka, izejot ārā pa kreisi.
pateicoties, laikam, Daugavas pārvaldes vadītājiem un arī ceļmonēkungam, šī ēka ir atvīdīta no krūmiem, no lieka apauguma, un sāk jau izskatīties pēc nama. Un tā galējā doma ir tāda, ka uz šeit varētu pārcelties Daugavas pārvalde. Bet mums tur jātiek galā ar īrniekiem, ir jāizmet īrnieki, jāizprojektē un jāatremontē. Tad ir doma tāpat turpināt arī Lietas kanalizācijas projektu. Pie daudz dzīvāku mājām tiek risināts jautājums ar Daugavas pilskalnu šīs zemes īpašnieku. Tas ir vīrs no ārzemēm, kurš arī nesen gada nogalē bija Tekavā. Un viņš ir deleģējis tiesības sev pārstāvēt kādam Tekavas novada iedzīvotājiem. Viņš ir jurists un mēs risinām jautājumu par sadarbības līgumu slēgšanu. Man liekas, ka Uģi līgums pie tevī šobrīd varbūt, ja? Vēl ne, es devu sirsties skatīt. Bet, tad tas ir ieplānots. Tad, protams, kā jau katru gadu skolā ir paredzēta kosmētiskie remontdarbi, plašas telpās un tā tālāk. Ir paredzēts remontēt arī skolas šurvīgi. Ir paredzēts labiekārtot pirmskolas grupas pagalmu, konkrēti apgaismojumu. Ir arī zināmi darbi šajā ēkā, tas ir dušās un garderobēs. Un uzstādīt siltums skaitītājus, multifunkcionālu centru, katlu māju. Tādi lielumā ir darbi, kas plānoti Daugavā šajā gadā. Nu, tad es pat nezinu, vai šobrīd ir. Nu, droši vien, ka jums interesē, jā, tad investīcijas, kas ieguldītas tieši Daugavas teritorijā laikā kopš apvienošanās no 2009. līdz 2016. gadam. Protams, es gribētu lūgt jūs saprast, ka tie nav visi izdevumi, tās ir investīcijas. Vēl jau ir dažādi gan sevi, gan skolas, gan bērndārza uzturēšanas izdevumi un tā tālāk. Tātad, kas ir izdarīts šajos gados, ir uzbūvēts multifunkcionālais centrs, kur mēs šobrīd atrodamies, ir uzbūvēta Daugavas pirmskolas izglītības iestāde namiņš, vai pareizāk sakot, pabeigt šīs divas, šie faktiski viens objekts, kas sadalīts divās daļās. Ir izveidots dienas centrs adatiņas, ir realizēts ūdens saimniecības attīstības projekts, kurā ietvaros tika rekonstruēta noteikti ūdeņu attīrīšanas iekārtu būve. Realizēts projekts meža melrācijas sistēma rekonstrukcija Daugavmalē un komplekss ceļa rekonstrukcija, tā gan nākotnes investīcija. Tā arī ir ierakstīta iekšā šeit, bet tas būs šodien. Un kā tas izskatās uz kopējā fona, šeit ir redzams, ka Valošu pilsētā, kur ir 7,15 kvadrātkilometru liela teritorija un iedzīvotāju skaits ir 6335, ir ieguldīti 27,23 miljoni vai 4300 eiro uz vienu iedzīvotāju. Tekavā tas ir teritorija krietni lielāka, 202,24 kvadrātkilometri, iedzīvotājs skaits vairāk kā divreiz lielāks vai 15645 un investīcija uz vienu iedzīvotāju 2348. Un Daugavā jūs redzat jau pieminēties 2,5 miljoni vai 2,123 tūkstoši eiro uz vienu iedzīvotāju. Tas īstumā ir viss, ko es jums gribēju pastāstīt šovakar. Protams, esmu gatavs atbildēt uz jautājumiem, un arī mani kolēģi, gan deputāti, gan pašvaldības darbinieki ir gatavi atbildēt uz jūsu jautājumiem. Pagaidām paldies par uzmanību, kā jau es teicu, gatavs vēl runāt. Paldies. Esiet drosmīgi, rakstiet un lūdzu jautājiet, kā mūsu speciālistiem, gan arī domas pārstāvjiem ir kāds jautājums. Lūdzu. Jā. Ceļiem, ceļu plānošanas speciālistam. Sakiet, lūdzu, pēc kāda projekta šogad tika pārbūvēts šis pats ceļš Dzintara ciemās
šobrīd runājāt, jūs uzstādījāt ceļa zīmes par traušanos ar 90 pa Pilskalnu ceļu. Piedodiet, tas nav iespējams. Tas nav iespējams tīri tehniski, mums Latvijā nav neviena nenormāla cilvēka, kas ir tādā ātrumā glauzīs savu mašīnu. Un vēl es gribētu nedaudz jautāt, piemēram, ziemas apkopšanas darbi. Šobrīd pagājušā nedēļa ceturtdiena, saprotu, kad ir apladojums kaut kāds un ceļš ir jākaisa. Jo cilvēki pārvietojas, es visu saprotu, kāpēc tas notiek. Izskaidrojot man, jo es nesaprotu sistēmu, pēc kāda tiek kaisīts. Tiek nokaisīts gabals, tad atkal netiek kaisīts gabals, tad atkal tiek nokaisīts gabals, tad atkal netiek kaisīts, jo vienkārši nācās iet kājām un bija gana nepatīkami. Varbūt pirms tu atbildi piecelies kājās, lai mēs visi noriti pārējie iedzīvotāji var jūs tev labāk redzēt, nevis. Paldies par jautājumu. Lūdzu, vēl kādam? Vai tiešām nav neviena jautājuma? Ir? Jā, tomēr ir labi. Lūdzu, kundze. Man ir jautājums par tāds vispārējais vai visu novadu. Vai un pēc kādiem principiem vispār notiek izglītības sektora strateģiskā plānošana? Man šī tēma ir aktuāla, jo, kā jau jūs minējāt, tātad, tur aiziet 53% no mūsu iedzīvotāju ienākuma nodokļa, un respektīvi janvārī es uzsākos nedaudz varbūt ievadam, lai arī pārējais novads varbūt būs ieinteresēts. Šogad es uzsāku saraksti arī ar vairākiem domas deputātiem, interesējoties par to, kā vispār notiek izglītības sektora strateģiskā plānošana, ņemot vērā, ka tie ir 20 miljoni. Un viss, ko es esmu uz doto brīdi saņēmusi, tā ir statistika. Tas ir tāds vidusskolas statistikas atrakterējums, kas mums ir attīstības stratēģijā notrajā sējumā, tās ir diezgan deklaratīvas frāzes. Es tā arī neesmu saņēmusi tādu konkrētu rīcības programmu vai plānu, pēc kuras vispār notiek strateģiskā plānošana tieši izglītības sektorā. Un tāpēc vispār man radās šis jautājums, jo, piemēram, 500 000 tikai ieguldīts mākslas skolā, 20 000 skolas muzejā, un man īsti nav skaidrs, kā vispār funkcionē visa šī strateģiskā plānošana. Jo no izglītības daļas vadītāja Krieviņa kungas, ar kuru man ir plānot arī tikšanās nākamnedēļ, es tā arī nesaņēmu nevienu detalizētu darbu programmu, pēc kuras vispār notiek šī strateģiskā plānošana. Tā varbūt tā vispārējais detaļas pašlaik, jo detaļās es noteikti turpināšu interesēties par šo jautājumu un arī pārējos novadu iedzīvotājus droši vien aktualizēšu interesēties, bet varbūt tā vispārēji jūs varat pateikt. Kā konkrēti strateģiski, kurš dokuments tas ir ramlīdzīgi? Tātad, kundze, jūs pareizi piezīmējat, Cekals novadā pašvaldībā ir izglītības direktori, izglītības speciālisti, kuram tad šie darbi ir jāveic. Vienīgais es varu piebilst to, ka nav iespējams izplānot, cik bērni būs nākošajā mācību gadā Daugavas skolā, Cekals skolā, Baldojas un Karlakalnā. Vai jūs redziet, katram bērnam ir 2 vecāki, un iespējams, ka viņi vēl nav izlēmuši, uz kuru skolu sūtīt savu atlasību. Varbūt, ka es sūtīšu uz Rīgu, jo Rīgā tomēr ir pār par 100 skolām, un tur kāda no tām 100 būs labāka nekā šeit Daugavā, tā piemēram pēc. Tāpēc tā precīzi pateiks apmācāmo skaitu un precīzi viņu saplānot nav iespējams. Kas attiecas uz strateģisko plānošanu, tad mūsu mājas lapā ir pieejams tieši izglītības attīstības strateģiskais plāns. Viņš tur nav ieraksts šodien, viņš tur ir sen, un viņš ir pieejams, jūs viņš ir
kurā brīdī var pastāt. Es ļoti atvainojos, bet tas, ko es zinu, tas ir infrastruktūras izglītības attīstības Jā, plāns. bet Bet es nerunāju par infrastruktūru, Tas es tieši runāju par kompetenci attīstību. Jūsu gadījumā ir statistikas dati, ko jūs minat par skolēnu skaitu, un neiet runa par to, cik daudz vai maz skolēnu ir. Es runāju konkrēti, mana tā sāpa ir konkrēti tehniskā jāatrade, un par to es noteikti arī detalizētāk runāšu, bet uz doto brīdī ir runa konkrēti par kompetencēm. Kādā veidā jūs plānojat kompetenci attīstību formālajā un interešu izglītībā? Es tad nejaucos formālās izglītības lauciņā, bet konkrēti par to, vai jums ir programma un darbība, kā jūs to darāt. Jo uz doto brīdī... es aicināšu Vīgals kundzi man palīdzēt, bet kas attiecas uz tehnisko jāatrada, man ir zināms līdzības pulcē. Jā, un tas Cik es nezinu. Tas turās uz vienu cilvēku iniciatīvu, bet... Cik vajadzēja? 3? Te mums šobrīd, protams, par to tēmu, ko jūs runājat, jebkurā skolā viņi var attīstīties, ja ir atbilstoši pasniedzējs, entuziasts, ja, un šādus cilvēkus atrast diezgan grūti, ja, bet ko es varu pateikt, ka tas, ko izglītības daļa kopā ar skolām plāno šobrīd mums, un kas jau tiek realizēts Baložu vidusskolā, tātad tiek loģistika attīstīta, ja Ķekavas vidusskolā mums ir jāvada pulciņā, ja Daugmali arī plāno, bet diemžēl mums finansējums, jo tas ir to valsts neapmaksā, tas viss ir jāveido pašvaldībā, ja, un šobrīd, ja mēs runājam par tādu attīstību, tad, protams, ka mums ir lielie dokumenti, pēc kuriem mēs strādājam, tas ir attīstības stratēģija un attīstības programma. Un šajā attīstības programmā mums ļoti konkrēti ir arī investīcija plāns, pēc kura novads strādā, ja. Ir lielie darbi, ko mēs šobrīd realizējam, tā bija Ķekavas vidusskola, Baložu vidusskolas piebūvē Jauniekāna skola, ja, attīstība. Un, protams, ir vēl arī jauniešu centrs, kur arī būs šādi pulciņi, ja, plānot. Tāpēc viņš saucās Jaunu ideju centrs. Taisni šajā ēkā mums ir plānots, ka būs ne tikai jaunieši, bet būs šie pulciņi, kur bērniem pēc stundām iet un nodarboties, un tas būs šajā Jaunu ideju centrā. Ja. Bet, diemžēl, mums vispirms jāizbūvē ēkas, lai būtu viegli jauniešiem darboties. Tāpat tās Baložos ir mums šobrīd, tas var būt sporta skolas, bet, protams, tur var nodarboties ar riteņu braukšanu un Jā, paldies, bet jūs droši vien vienkārši neesat informēti par to, ka no 13. gada stājošī mana ideja par to, ka Daugmalē varētu attīstīt šo tehnisko jaunradi un pat 100 eiro neatradās šai ideja. Tā ka nevajadzētu teikt, ka jums tiešām viskaut kas tas nav vienīgais, tas tiešām nav vienīgais skatījums. Es esmu 4 gadus gaidījusi, bet es domāju, vienkārši tagad nebūs laika par to diskutēt, es vienkārši par to aprakstīšu detalizētāk, jo šī problemātika, man liekas, tiešām ir aktuālā un joprojām tikai tagad ir sākušies solījumi, ka tas beidzot tikai it kā notiks. Tā, Daugmalē mēs esam, par Daugmali jārunā. Ar Jānis kundzi mēs esam tikušies un sarakstījušies, un mums mēs esam arī kopīgi skatījuši telpas, kur kas varētu būt, un telpas, kuras tamī brīdī mēs skatījām, tās ir šajā ēkā, bet bērnu dārsts pirmskola grupa izplešas, un ja tamī laikā, kad mēs runājām, pirmskola grupā bija 80 bērni, tad tagad jau ir 108, un šīs telpas tiek aizņemtas, un ja tā turpināsies, un paldies vecākiem un visiem tiem, kas rada jauno paudzi, visas telpas praktiski blakus daļā būs pakļautas tieši pirmskolas izglītībai, un savādāk tas nevar būt. Šī ēka tika plānota un projektēta kā bērndārs. Savukārt tās idejas, viņas jau tiek uzturētas. Un kas saistās tieši ar tehnisko jaunradu vai radošo domāšanu ar šīm lietām, tad Daugmales skolā joprojām ir kokapstrāde, un Daugmales skolā šajā mācību gadā darbojas jaunatnes iniciatīvu centra projekta grupa. Mēs viņu savā, žargonu valodā saucam par veco mantu rūpnīcu,
kurā bērni satiekas un šī darbnīcas vadītāja komandēti un mācīti nodarbojas tieši ar šo jaunradi, gan pārstrādājot dažādas jau reiz lietošanā bijušas lietas un iegūst kaut ko jaunu. Tas, kas notiek regulāri, tās ir šīs dažādas tehniskās darbnīcas vai tādā skaitā šis slavenais tehnobus, kurš atradās arī pie Daugavas skolas visā dienas garumā, kur visi skolas varēja apmeklēt. Un šobrīd vienā no iepriekšējām mūsu tikšanās reizēm ar skolas vecākiem izkristalizējās viedoklis par sadarbību ar uzņēmumu Lerni, kurš nodrošina vai piedāvā, pareizāk sakot, programmēšanas nodarbības 30 nodarbību vai 30 nedēļu garumā bērniem no 3. līdz 5. klasē, kur šī informācija ir izplatīta vecākiem un notiek pašlaik diskusija, bet tas ir maksas pasākums un ieguldījums ir 25 eiro par vienu bērnu mēnesi. Un tur ir uzsākts jau sarunas gan ar vecākiem, gan ar izglītības daļu par iespējamu kādu daļu līdzfinansējumam. Šis Lernit norāda, ka viņi nodrošina programmu, nodrošina metodiku, apmāca pedagogu, bet pedagogs ir jāatrod šeit. Ir arī atrast tāds pedagogs, kurš ir gana jauns, radošs un gatavs mācīties. Tā kā vismaz 2 problēmas no 4 ir atrisinātas. Un tāpat pie mums viesojas tāds uzņēmums, kā šie dažādie eksperimenti, radošā eksperimenta darbnīca. Katru gadu viņi pie mums viesojas, arī šogad viesojās dabas zinību nedēļas ietvaros. Un ar viņiem ir vienošanās par programmēšanas, ne, bet par robotikas nodarbībām 1. un 2. klasē. Tā kā, ja, bet tas viss ir ar vecāku līdzfinansējumu iespējams, jo šajā brīdī diez vai mēs varēsim visu finansēt no pašvaldības. Un tas nozīmē, ka šobrīd 1., 2., 3., 4., 5. klasē tiek gatavots pavisam reāls lietišķs piedāvājums par šīm kompetencēm. Un Daugavas skola ir viena no 100 skolām Latvijā, kura piedalīsies formālajā izglītībā kompetencēs balstītā satura aprobācijas procesā. Un sakarā ar to visi skolotāji tiks izglītoti universitātes kursos tieši par šo te gan teorētiskiem, gan praktiskiem aspektiem kompetencēs balstītā izglītības satura ielietošanā. Gan arī 1. martā ir jau šī projekta pirmā sapulce, kad visu skolu vadītāju pašvaldības pārstāvji tiek aicināti kopā, lai varētu sagatavoties šī projekta aprobācijai. Mēs šajā formālajā izglītībā, kompetencēs balstītajā izglītībā esam pirmajās rindās, un mēs būsim aprobētāji, un priekš bērniem sadarbībā ar vecākiem mēs piedāvāsim arī ārpus formālās izglītības. Bet es joprojām, un šeit arī jūsu vidū sēž kāds vīrs, kurš ir gana radošs un kurš piedāvā savas idejas, un mums ar viņu ir bijušas sarunas par iespējamo sadarbību tieši šajā jaunrades procesā, lai attīstītu šo radošo domāšanu. Līdz ar to es gribu teikt, ka nav tik traki, ka nekas nenotiek, un joprojām gribu uzsvērt, ka ļoti svarīgs ir cilvēks, kas ir gatavs un kurš var ieguldīt gan laiku, gan resursus, gan arī prasmi sadarbībā ar bērniem. Un jāņem ir vērā ļoti nozīmīga lieta, kas arī ir svarīga. Daugavas skolā šobrīd ir 131 skolās. Dažādās vecuma grupās, dažādās klasēs. Daļa no viņiem nodarbojas mūzikas skolā. Viņiem 3:00, tas ir brīdis, kad viņi dodās uz citām. Daļa ir sporta skolā, daļa ir mākslas skolā, daļa ir kādos vēl pulciņos. Bērnu resursu, ar kuriem var darboties, viņš nav bezizmēr, viņš nav neizmērojams. Un līdz ar to vienmēr arī jautājums par šo te resursu ieguldījumu un to cilvēku daudzumu, kas ar viņiem darbosies.
pārmetumu, bet es gribu teikt, ka tas viennozīmīgi nav izšķērtēts vai kādā veidā izniekots ieguldījums, tāpēc, ka telpas kā tādas bija jāremonta neatkarīgi no tā, kas viņās atrodās. Otrs, skolas muzejs kopš pagājušās 1000 gades tiek uzturēts un ir bijis, un viņš ir nozīmīgs objekts, kurā notiek mācību process, jo tie jaunieši, kas darbojas šajā gidu pulciņā, viņi iegūst gan prasmes uzstāties, prasmi prezentēt projektus, prasmi darboties ar cilvēkiem. Vakar pie mums viesojās Vācijas un Lietuvas kolēģi, pedagogi. Viņi arī apmeklēja muzeju, un mūsu 9. klases skolēni viņiem angļu valodā stāstīja par visu, kas muzejā izpelnījās aplausus. Es domāju, ka viņu nopelni, viņu prasmes, viņas nerodās paši no sevis, viņas ir iegūtas. Un, ja mūsu skolas absolvents, kas ir beidzis mūsu skolu, tagad mācās Rīgas 3. vidusskolā, un skolniece, kas ir aizgājusi proģimnāzijā, ja viena ir Rīgas 3. ģimnāzijas skolēnu pašpārvaldes vadītāja, un otra ir šīs vadītājas vietniece, mūsējās komandē pašpārvalde Rīgas 3. ģimnāzijā, tas ir panākums, tas ir mūsu skolēnu gods un slava. Tas taču nerodās pats no sevis kaut kur tukšā vietā. Tas ir gan skolas, gan vecāku ieguldījums. Tāpēc es gribu vēlreiz teikt, ka muzejs tā ir mācību vieta, kurā notiek mācību process. Un tas nav tā, noglās pagultē un tur arī atstāts. Tā kā es aicinu uz radošu sadarbību un turpināsim šos procesus. Jā. Paldies, man liekas ļoti izsmeļoši atbildi. Kungiem tur vēl bija kungam, laikam pēdējā rindā. Ceļmalnieku kungam par to resursu daugumu, es domāju, tad nav īpaši daudz jāskaita, ir skaidrs, ka to iedzīvotāju un bērnu, kas ies uz bērndāru skolu, paliks vajag. Nedzīvojam mēs Zilupē, ka visi brauc projām, visi brauc uz Rīgu, un tas ir tikai loģiski. Visi būs pasniegcējām, tā no šeit bērnu. Man bija jautājums, divi jautājumi bija tie, kas pēdējā laikā dzirdēja Facebookā. Deputāti noteikti grib tikt nākošajās pašvaldību vēlēšanās Daugavpilsē. Tātad par to būtu pie Mārtiņa, lai jūs būtu personiski gatavi pirkt par tādu naudu. Un otrs vai ir apjaust, cik tas beigās ilgsās. Vai nav tā, ka beigās būtu izdevīgāk uztaisīt jaunu. Jo nedzīvojam jau mēs Rīgas vestpilsētā, kur nav teritorijas. Un tas ir brīva teritorijas uzņēma. Un otrs ir par pārku. Arī, vai esat gatavi par to zemes gabalu maksāt tā naudu? Tātad, paldies par jautājumu. Es saprotu, ka es jau iesāku runāt par to būdu pie Mārtiņa. Es arī varu paturpināt. Man liekas, ka es jau teicu, kādu iemeslu dēļ mēs viņu iepirkam, nopirkam. Jā, tas ir labs jautājums. Varbūt tiešām ir uzbūvēt vieglāk jaunu. Bet vai lētāk? Nezinu. Jo redzināsimies ar to, ka tā nav tikai ēka, tas ir arī visas inženieru komunikācijas. Šeit ir ūdens, gāze, kanalizācija, elektrība. Tātad šīs komunikācijas vairs otrais šeit nav jāievāk. Otrkārt, šī māja vairāk kā 10 gadus ir stāvējusi tukša un faktiski biedējusi Ķerkavas centra iedzīvotājus. Tātad arī no šī viedokļa mēs uzskatām, mēs sakārtojam Ķerkavas centru, un tomēr es gribu atgādināt, ka Ķerkavas novada pašvaldība, kas skaitās viena no bagātākajām Latvijā, dzīvo, strādā, apkalpo jūs, dārgi iedzīvotāji, kopmītnē. Un tik tiešām šī ir iespēja vismaz daļai no pašvaldības darbinieku un arī jums kā klientiem saņemt normālu, mūsdienīgu 21. gadsimtam atbilstošu pakalpojumu. Tas ir par Mārtiņu. Par pārku. Es nezinu, ko jūs domājat. Ja jūs domājat šo te sižetu, kas vakar parādījās Facebookā, tad Gatis Līķa kungs, viņš ir ļoti labs aktieris, ļoti talantīgs cilvēks uz runāšanu,
Bet tas, ko viņš saka, ir balstīts tikai un vienīgi uz puspatiesību. Sāksim ar to, ka tur, kur viņš stāvēja, tā nav tā zeme, ko pašvaldība pirka. Tā bija pašvaldības zeme jau no tiem laikiem, kad zemes grāmatā ierakstīja īpašums. Un šis Ķekavas parka pirmā kārta ir realizēta uz pašvaldības īpašumu. Un ļoti labi nostāties sakārtotā skaistā vidē, skaists cilvēks, skaisti runā, un mēs skaisti klausamies. Un tad šie argumenti par to, ka pašvaldība varēja pārdot maksimum par 1,4 miljoniem, piedodiet, nevarēja pārdot. Ja mēs runājam par zemi, kur šobrīd ir uzcelta Maksimas ēka, tad Maksima tiešām nopirka par šo miljonu vai pat vairāk, 1,2, ja nemaldos miljoniem šo zemi, latu. Bet tas bija pilnīgi citā laikā. Tas bija laiks, kad nekustamā īpašuma burbulis vēl nebija pārsprāts, kad katru dienu auga nekustamo īpašumu cenas. Tajā laikā tika nopirkta šī zeme. Kas ir mežs numur 11? Mežs numur 11 ir mežs Ķekavas novada nomoda pie robežas ar Baložu pilsētu, Ķekavas pagasta nomoda un arī novada nomoda. Un faktiski, ja mēs runājam par pašvaldību funkcijām, tad pašvaldībai nekāda pienākuma nav nodarboties ar mežsaimniecību. Un tas, ko mēs izdarījām, mēs esam novērtējuši, ne mēs, bet ir tāda firma kā Vestabauts. Viņi ir certificēti atšķirībā no līķikuma, veikt šos te novērtēšanas darbus. Un viņi ir salīdzinājuši gan šos abus zemes gabalus, kas piederēja baznīcai, kurus mēs ieguvām, gan arī šo te mežu numuru 11. Un šīs vērtības ir vienādas. Šīs tirgus vērtības uz 2016. gada, tad, kad tika veikts šis vērtējums. Tā kā nevajag klausīties muļķības, un ja jūs viņus klausaties, tad arī izvērtējiet. Tas ir mans aicinājums. Vai es atbildēju? Kungam? Jā, Darēju. vēl paturpināt šo te jautājumu priekšsēdētāji, kāpēc pašvaldība neiegādājās par tiešo no draudzes? Tāpēc, ka draudzes piedāvājums bija nomāt šo zemi uz 20 gadiem, maksājot 6% no vērtības gadā. Tas, jūs saprotat, 20 gados mēs samaksājam 120%. Tas pašvaldībai nebija pieņemam, un pašvaldība nedrīkst uz svešu īpašumu, uz nomātu īpašumu neko būvēt. Un šeit paredzēts ir turpināt Ķekavas parku izbūvi. Kāds viņš būs? Tur ir iespējami arī jūsu visu līdzdalību. Ja saprot, tad draudze nemaz nepiekrita pārdot pašvaldībā, ja vienkārši mēģinās noprecizēt, ja? Bet sapārnāks. Jā, un tā es varbūt vēl papildināt, tad jā, mežs numur 11 atrodas novārds tālāk nostūrī, un mežsaimniecība nav pašvaldības funkcija, tad zemes gabals, kas piederēja Govalas baznīcas draudzē, ko esam ieguvuši savā īpašumā, ir pie Daugavas, pie Ķekavas upes iztēles. Un mums ir ļoti daudz iespēju fantazēt un domāt, kā tur izskatīsies pēc gadiem. Negribu minēt pēc 100 gadiem, 2, 4, 6 vai 8. Tas viss atkarīgs gan no mūsu vēlmēm, gan no iespējām. Kungam pacelt roku bija par šo pašu tēmu. Ar mērķi kā? Jūs sakat, ka viņi... Ar kā mērķi? Man liekas, ja viens zemes gabals bez meža virsū, otrs zemes gabals attiecīgi tādu plašu platīgu vāršu un mežu virsū, es domāju, tas mežs maksā... Jūs esat vērtētāt? Nē, es neesmu vērtētāt. Es strādāju Saigu Vestabaldē. Tad jums ir pamats neuzticēties savam bijušam darba devējiem, bijušiem kolēģiem? Šajā jomā ir diezgan liels pamats neuzticēt visiem. Jo vērtēt tā kā vajag vērtēt. Pašvaldībā, lai jūs uz vietas varat klātiem vai nākt uz... Nākat parādīšu. Nākat lūdzu pie maniem. Es katru dienu esmu darbā. Nākiet tieši pie manis, es jums parādīšu. Man ir pieeja pie visiem dokumentiem. Es noziedošanas pusstundu laiku, un es jums parādīšu. Bet kopēt, sūtīt, elektroniski vai kā sauc, piedodiet. Lūdzu. Jūs varat sazināt. Tā saruna bija par to, ka tiek samainīts viens zemes gabals pret citu ar sijas starpniecību, kur ir fiktīvi nodibināta, tāds
man nodibināt. Lūk, man vizīti kā piezvanījumi. Nu, vēl šis precizējums par to, ko mēs arī pašvaldību šodien arī esam atbildējuši šo sižetu un arī savu skaidrojumu par to, ka, ja pašvaldība ir vēlējusies un izrādījusi oficiālā vēstulē draudzē, lai lūgumu izvērtēt iespēju mums pārdot pašvaldībai, tad draudze šo te tad nevēlējās pārdot zemi pašvaldībai, bet tad pārdeva šo zemi šai firmai. Ja? Un jāpiemina, ka draudze ir tā, kas pārdeva šai firmai pa daļām šo te zemes gabalu. Pašvaldībai nebija iespējams izmantot iepirkuma tiesības? Līdz ar to, tā kā draudze pārdeva šo zemi pa daļām, pašvaldībai nebija vairs tiesības uz pirkuma tiesībām. Tā kā tas būtu jāvēršās ar jautājumu pie draudzes. Labi, lūdzu, tālāk nākamais jautājums. Lūdzu, kungs. Atzīstītos ir Tītola kunga raksts par sporta laukumu pie pamatskolas, bet pie budžeta tagad es nekā nevarēju saredzēt tur, kur viņš palicis, cik tālu tie plāni, kur var tāmas iepalīt. Paldies par Jo jautājumu. mazbērni ar katru gadu augu, un mēs ar viņiem vairāk nodarbojamies, un tad mums ļoti tas sporta laukums interesē. Jā, teiksim. Drīkst atbildēt? Jā, bija skolas direktors savā izdevuma tāmē bija, faktiski savā izdevuma tāmē viņš nebija ielicis, bet pēc perspektīvā ir pieprasīts, un tā aplēs, cik tas varētu izmaksāt, ir 500 000, un, diemžēl, mēs šogad to nevaram pacelt. Un jāsaka vēl viena lieta, sporta laukums nav arī Tekavā, nav arī Baložu pilsētā. Un šeit ir jāsaprot un jāizvērtē, cik ir liels iedzīvotāju skaits, cik apmācāmo skaits ir katrā no šīm skolām un kādas ir prioritātes. Ja jūs klausījāties prezentāciju, tad šajā gadā tiek pasūtīts tehniskais projekts Baložu skolas paplašināšanai, un tur sadaļa ir arī sporta laukums. Vēl var pateikt, ka Ķerkavas novadas sporta aģentūra ir savu budžeta ietvaros pasūtījusi, un šobrīd jau darbs pie Ķerkavas stadiona būvniecības projekta ir pabeigts. Projekts, tehniskais projekts, kā tagad saka, būvprojekts, ir gatavs. Meklējam tam finansējumu. Varbūt, ka tie būs kādi Eiropas fondi. Tā kā ir šīs prioritātes, tās vajadzības ir visiem, bet tās prioritātes ir kaut kā jāsadala. Un, ja jūs skatījāties to izdevumus uz vienu iedzīvotāju, tad nav jau tā, ka jūs būtu šausmīgi apmežoti. Miklīt, raksta autoram, Aigaram Vītolam arī. Bērni, investīcija bērni, ko mēs skatāmies budžetu, mūsu nākotnē mēs domājam. Ja mēs visu laiku domājam tikai kā iebāzt kompiju skolā, teiksim, BMW, visu laiku mēs domājam, cik kruta viņa tur viss spuldzītas, viss rāda, bet viņam rāmja nav. Rāmi, tas ir sports bērniem ar 2 stundām, kas pašlaik ir skolā. Dikti tā kā pamās, to rāmi mēs nebūvējam. Mēs tik domājam par kompjūteri, cik viss tas ir skaisti. Domājam par to budžetu. Aizbrauciet uz Latgali, paskatieties tur, pie Zilupes, pie Miļāniem. Ir sporta... Tur aiziet mūsu pašvaldības izrīdinājums. Es negribu teikt, ka 500 000 mēs uzbūvēsim stadionu. Sāksim ar mazumiņu. Uztaisīsim vienu skrejceļu. Mēs varam 10 000 veltīt tā. Vienu normālu, sintētisku celiņu, bet vispirms bija jābūt par plānu. Tad no tā plāna mēs iesākam ar mazumu. Kungs atdās, ka šeit maz iestarpinājumi. Un tad turpinam nākošo gadu, vēl pieniekam. Un Vītola kungs pareizi bija domājis, un pareizi viņš rakstīja. Kungs Cermalē, kungs man nedaudz samelot. Mums rūp mazbērni, viņi aug, lai viņi ir... Jā, jautājumu mēs sapratām, tad lūdzu. Mēs mums jau pāriet jau nevis jautājumu, bet diskusijas, un tas varbūt ir labi. Cermalē, kungs man nedaudz samelot. Burtiski pagājušā ceturtdienā mēs kopīgi skatījāmies
šī te sporta laukuma attīstības projekta uzmetumi. Būvvaldē ir iesniegts šis projekts minimālā sastāvā. Un jums ir pilnīgi taisnība. Iespējams, ka nevajag meklēt uzreiz šo 500 000, kas nepieciešams visu projektu realizācijai, bet varam mēģināt to realizēt pēc daļā. Tātad pirmie soļi spēti, bet tomēr es negribu jums piekrist tam, ka Daugavas iedzīvotājiem ir tikai vienīgi iespēja 2 sporta stundas nedēļā. Nu, tā nav. Mums ir arī sporta skola Ķekavas novadā, tātad interešu izglītība. Un viens no sporta veidiem, pat faktiski vairāk, norit tieši šeit. Daugavā, tā ir peldēšana, tā ir brīvā cīņas. Vai to skici var apskatīt, ja tur ir tas pieviņa vati? Jūs pazīstat tādu ceremoniju? Var. Vēl par šo te jautājumu piedod izglītības kultūras un sporta komitejas vadītāju Laimanu. Jūs man pieminējāt, varbūt īsi vēlējos teikt, ko jau priekšētājs teica, tad pateicoties tieši ceremoniju un iniciatīvai šis projekts ir izstrādes stadijā, un šī gada sākumā noteikti tiks apstiprināts. Noteikti varēs ar viņu iepazīties šī sporta laukuma objektā. Mans viedoklis, ka ja šogad nav bijuši iespēja iekļaut finansējumu pašvaldības budžetā sakārtošanai, tad ir citi blakus instrumenti, kā arī Eiropas naudas projekts, mēs varam pretendēt arī uz papildus finansējumu, un kaut vai tieši tā kā jūs saķert pa posmiem, pa vienai kārtē, teiksim, sakārtot šo lauku. Bet, protams, labāk viņam var izdarīt visu uzreiz, un neskatoties uz to, tas ir kurā atdzīvotā vietā jāizdara un jāsadarīt. Paldies. Kungam vēl jautājums, lūdzu. Vakar esmu Dairis Vasa, šeit atnāca apkārt Ķekavas iedzīvotājs, bet pirreiz arī esmu Jaunekaunas vecāku padomu pārstāvis. Citam pozitīvi, citam negatīvi, bet šodien es ar Daugavā un runāsim vairāk par Daugavas jautājumu un interesē. Protams, ka ne jau jautājums par to, ka šeit vairāk prioritāšu sadalības, kā mēs dzirdējam, jautājumi daudz dažādi, kurš no tiem es jau izdevu paši. Man praktiski nebija mums jāuzdod kaut ko interesējuši, jo vecāku padomus un jau izveidojusies jau kustību, ko mēs, lai varētu tādiem pašiem jautājumiem, ko jūs saņemat vai nesaņemat, izveidoties, mēs esam jau jaunā konservatīvā partijā, uz doto brīdi izveidojuši. Kāds būtu jūsu jautājums? Jautājums ir, protams, ka Daugavā ne jau būs tie daugavnieši, kuri pastaigās ar Ķekavas parku. Cik no viņiem tur būs vajadzība aiziet līdz jaunajiem mārtiņiem nopirktajiem. Jautājums vairāk ir prioritāšu sadalēt. Vai tiešām bija vajadzība nopirkt uzreiz, samaksājot visu to naudu? Ja nebūtu visu šī naudu, viņi samaksāt varbūt pa mārtiņu. Varbūt tās, ka būtu iespējams sadalīt prioritātes arī šīm te kaut kādiem interešu grupiņiem. Varbūt tās tam celiņam, kas bija uz par sociālo māju. Ja vairāk man jautājums, teiksim, vai tik par to padomāts, kāpēc bija vajadzīgs samaksāt pilnīgi kaut kāds sākotnēji bija runāts, ka tas būtu daļai maksājumi. Varbūt tur būtu izveidojušies kaut kāds kompromiss šo te finansēju plusmā. Es domāju, kāpēc Mārtiņa bija jāizpēt uzreiz un pilnīgi. Kungs, jūs tad gribat jautāt par Jauniekaunas skolu vai par to Mārtiņu? Nē, par Mārtiņu jautājums. Kopš lēmumu pieņemšanas 15. septembris, ja nemaldos, ir pagājuši 5 mēneši. Šis līgums, kur pirmpiekuma tiesības mēs pārņēmām paredzēja izmaksāt 9 mēnešos. Tad no septembra tie ir 5 mēneši, mēs ar tāpat būtu izmaksājuši par 5 mēnešiem, un pārējā nauda būtu rezervēta atlikušiem 4. Sakiet, lūdzu, ko tas maina Ķekavas novada budžetā? Neko, jo redziet, vai nu tā nauda ir samaksāta un tas darījums ir beigts, un mēs varam uzsākt procesu, kas saucās plānošana, projektēšana, tā tālāk. Vai mēs nevaram ierakstīt vēl zemes grāmatā, kaut ko gaidām, un vienalga mums šī nauda ir jārezervē budžetā. Tagad viņi ir iztērēti un ir jādara tālāk. Tas maksājums tad bija no saīsināts, to, ko jūs sakat, saīsināts no 8 mēnešiem uz 5. Vai vienā maksājumā? Viņš nebija vienkārši bija 2 maksājums. 2 maksājums? Tātad pieņemot 15. septembrī lēmumu paši. Uz 8 mēnešiem, ja? Es atkārtēt pastāstīt. Es mēģināju jūs nepārtraukt. Un tātad pieņemot lēmumu par šīs ēkas būvniecību, tika samaksāts 1. maksājums. Vēlāk oktobrī, kā jau tas vienmēr notiek gāžu otrā pusē, tika veikta grozījuma budžetā. Un
finanšu daļa stāstīja un aicināja, redziet, mums ir palielinājums iedzīvotāju ienākumu nodokļu maksājumos, mums ir brīva nauda, mēs varam arī tur nopirkt, un mēs tā lēmām arī izlūgt. Tad budžeta grozījumos tas tika iestrādāts iekšā un samaksāts vienā maksājumā. Bet ticiet man, tas neko nemāja. Jo tā pagātā summa, tāpēc būs lielēji 2017. gada budžeta. Tas māja to, ka mēs varam uzsākt visu pārējās darbības. Es gribētu teikt, ka gada beigās parasti ir tā, ka mēs visus projektus, ko mēs varējām realizēt, mēs esam norealizējuši, jā, un izdevīgāk bija samaksāt gada beigās. Un nākamajā gadā to naudu, kur mums tāpat būtu jāparedz šajā gadā, mēs varējām plānot citus darbus. Jā. Mēs samaksājam, jo ir šie iepirkumi, ir viss, un kad beigas ir tādas, lai mēs atstājam to naudu atlikumā, jā, un nākamā gadā mums tāpat ir jātēvo. Jā. Tieši tas, ko es gribēju uzsvērt, vienkārši atvainojos pārtrauc, ka tas ir tās prioritātes sadalījums. Vienkārši mēs zinām, ka jūs netiek uzklausīt. Tas vēl kādu reizi cilvēks, kuram tie 100 eiro pa gadu, ka ir tā nebija svarīgāk izpirkt, ja to var izdarīt tālāk. Tas ir tas jautājums, ka netiek varbūt vienam cilvēku viedokli, vai tas vai prioritāts. Tas ir tas, par ko arī es uztikos arī savu grammatikas skolās. Nedzird nevienā jautājumā. Mums tāpat šajā gadā šī nauda būtu bijusi jāizdarīt. Bet mēs to izdarījām pagājušajā gadā. Šobrīd pašvaldībai bija ekonomiskāk iztērēt šo naudu liederīgāk 2016. gadā. Nepārliekot. Liederīgāk iztērēt naudu priekš ēkas, kurā nezinu, ko darīt. Bet tā kā priekšsēdētājs minēja jau, kad jūs klausījāties, kad jau no paša sākuma bija šīs te jau lietas ir vai nu šeit izvietot reģionālā pašvaldības policiju, vai... Izmantojot pirmdienuma tiesības bija zināms, kad nesakojas ieguldījumu remontā tā māja, būs tāds pulēkos, tāds pats, kāds viņš ir, un to tajā brīdī, kad izmantojot pirmdienuma tiesības to zināt, nevajag attaisnot, pēkšņi pasaku. Tur jau tā vieta, jūs jau neatbildējāt, cik tad ir plāns tam kopā, tā jēga, renovācija un tā tālāk. Ja jūs to zināt, vai jūs to nezināt? Zināt. Tātad šajā gadā šiem mērķiem ir paredzēta 300 000. Bet precīzas izmaksas būs zināmas tad, kad būs tehniskais, ēkas būvprojekts, tagad pēc jaunā likuma. Kad būs ēkas būvprojekts, kad būs noticis iepirkums par būvniecības darbiem un kad tiks noslēgts līgums. Tad mēs jums varēsim pateikt precīzi. Iespējams, ka pietiks, iespējams, ka atkarīgs arī no arhitekta doma lidojuma. Tātad sanāk, ka jūs nezināt. Es jums vēlreiz saku, šajā gadā atvēlēt budžetā 300 000 šim mērķim. Nevis projektēšana, bet visam mērķim kopumā. Gan projektēšanai, gan būvniecībai. Te arī tas jautājums par prioritātēm, par vēlo celiņu. Tas, ko arī kungs teica, ja tāds pirkuma tiesību izmantošanu galīgi. Tad tam plānam vajadzēja parādīties pagājušajā gadā, ka mēs šogad plānojam pirkt to pie Mārtiņa, vai to pārku. Tātad mēs visticamākais to neplānojam. Jūs arī neatbildēsiet jautājumu, vai jūs personiski maksāt tādu naudu par to zemes gabalu, par to ēku. Tas arī. Un, redziet, par to naudu arī. Tātad tas maina to, vai mēs samaksājam šogad visu, un vai arī vēl nākošu, vēl pavalkam uz kaut kādu nomaksātu. Jūs būvējat Ķekavā sakumskoku. Mums taču ir budžetā 1,1 miljonus procentiem. Nu, bankai jātieši pareizi. Tā taču nauda maksā arī naudu. Un kāpēc ir jāiztērē? Nu, ka mums ir jāiztērē naudu, tāpēc ir iztērē. Mainām, tad mēs budžetu varējām mainīt, lai nopirkt to Mārtiņu. Tad mēs nevaram mainīt budžetu, ka mēs veidojam uzkrājumus. Un tā sanāk. Par prioritāti budžetu arī ūdens var ir kaut kas domāts, ka spiediens nevar būt labs, jo ir vecā konstrukcija, atbaltāja prioritātes. Jūs sakat, ka jūs 800 000 īpus izdarīšu, tad ir nākuši. Tur būs īmoklis. Kādiem 800 000? Nu, jūs teicāt, ka ziniet, es jums prisi, ka bija... 299 plus 300. Pasūtītais vai? Mēs sanāk. Lai kā arī nebūtu, es ļoti ceru, ka tad, kad šis objekts būs gatavs un jums vai kādam jūsu draugam, radiniekam vajadzēs atnākt uz būvot, jūs jutīsieties gandarīgs un priecīgs par pavietā. Tas ir mans novēlējums jums, un tā ir man pašam ceļu mājas tālākam darbam. Paldies! Negribīgi tam, kad doma
piedalīties tajā trešais, tad ir jautājums, kas notiksies ar tām telpām, kas šobrīd tiek izmantot, kuras ir pielāgotas kaut kādām tieši administrācijas vajadzībām, izremontēts naudu ielikt 3. Tātad par to tautsnām. Tad, laikam, es visvairāk te runāju, varbūt vajadzētu jautāt kādam citam pateikt. Es sākšu no sākuma, tātad vēlreiz pie Mārtiņa. Jūs sakat, jā, visiem kopā labāk. Protams, tikai ko jūs teikt, ja mēs tagad atvērzētos uz vienu tādu 5 miljonu objektu Ķekavas centrā, būvēt jaunu kantoru. Jums tas nepatīk, man arī nepatīk. Tāpēc, ka ir cits vajadzības. Beidzot par Mārtiņu. Pār Daugmalas tautsnām. Tātad plāns ir pārcelt pārvaldi. Būvizmaksas mēs varētu pareiķināt, es diemžēl neesmu sagatavojies, tātad paņemt ēkas esošā kvadratūru un paņemt vidējās remontu darbu izmaksas. Pareizināt un... Kungs, es jūs nepārāk. Būsim solīti, ne? Ja runāsim korī. Runāsim korī varbūt. Un, protams, jūs varbūt apšābīsiet, jūs esat gudrāks, zinošāk šajā jautājumā iespējams. Tātad, kas notiks ar ēkām, kas jūs sakat ir izremontēts pārvaldes vajadzībām? Tad tas lielais remonts ir noticis laikam tūlīt pēc revolūcijas, kas notika 2009. gadā, bija izbūvēts pacēlēs un klientu apkalpošanas centrs tika izbūvēts. Un arī tas jau līdz tam brīdim būs nolietojies. Un, ko darīsim ar šīm telpām? Domājam, atgriezīsim dzīvokļiem. Un šos dzīvokļus visdrīzāk varēs arī pārdot, un tad tie būs tie līdzekļi, kur būs aizgājuši tautas namā. Kaut kāds tāds ir tas plāns. Tad tautas namā būs pārvalde un biblioteka, ja? Jā. Tā, kundzei bija no... Man ir jautājums saistībā ar videologiem, es šeit dzīvoju 2 gadus, esmu visam nesen šeit un mēram esmu iepazīstīts, es atrodas, un es šajā laikā arī saskāros ar to, ka man ir bērniņš, gadu vecu, un es gribēju attīk pabraukāties, tad, kad man pievesta. Un saskāros ar to, ka tas ceļš, ko es varu pavadīt ar attīm pabraukājot, tas ir ļoti praktiski līdz veikalam. Un tad šeit kā multēri centra rajonītas skolē. Arī varbūt domājot par citām jaunajām mājām, varbūt jautājums varētu snākt, un vai būtu iespējams inkorporēt nelielu paslēgu tādu celiņu, vai pat arī starp multfunkcionālu centru un skolu. Tur uzsīt nostāk no šosejas līdz veikamām, kāda šoseja, tur visu laiku, un tur esmu negribāts. Varētu uz nāvis savas pusi, tā kā pastaigāties, bet tur gāda ēkām, daudz suņi un viņi ļoti skaļi deju. Viņi sēdas vienkārši līdz pašai vēliem gadā. Tas ir viens jautājums. Un otrs jautājums. Šeit arī vērtēts ar ļoti skaisti rotaļu atrakcijas, rotaļu objektiem, kur bērniem spēlēties. Un aizžodi ir daži riepas ieliktas zemē un kur kāpelē 2 stiepļi apkalpos, kur bērnu bija interesanti aizlikt un pavadīt laiku, bet te ir iespējams arī pat novietot vai nošķūt samolas liktāliņu vai vēl kaut kādu objektu, lai mēs varētu daudz vai socializēties ar citām jaunajām mājām, un arī pavadīt laiku ar bērnu tikai savā sētā. Paldies par jautājumu. Vidus novēkārtošanas daļas vadītāji būtu. Būtībā pirmo jautājumu pastaignoties ar mazoju Daugavas centrā. Man no personīgas pieredzes sakot, man arī nācīs savā mūžā pastaigāties ar atelieriem un mazu bērnu. Man nevienmēr ir gribējies tiešām pastaigāties par bruģētu celiņu šosejas malā, bet, lai izbūvētu kaut ko tādu Daugavas centrā, ir vajadzīgas, man grūti iedomāties, kādā maršrutā tas varētu būt un vai tas būs pašvaldībai piederošas zemes
kas ar to Tas otro tiešām klausu ir vispārīgs tāds jautājums, kur konkrēti atbildes nevar iedot, ka jā, būs teliņš vai ne, nebūs teliņš. Tas tā kā ierosinājums. Nu, tas vairāk kā ierosinājums. Otrs jautājums, manuprāt, attiecas uz skolas uzturēšanu un bērndārzu uzturēšanu, kas ir nodoti šie īpašumi permanenti kungu pārziņā, kas uzturēšu. Es gribēju precizēt, no kuras teritorijas jūs pārvietojieties? No centra teritorijas uz skolu? Es patīju dzīvoju ciematā. Jā. Nu, ir tā, ka tieši bērndārs teritorijā iekšā ir šī dažas gan šūpoles, gan arī bērnu rotaļu lietas un rotaļu elementi, bet viņi ir bērndārs bērniem. Tas ir skaidrs. Ja? Un ārpus skolas sporta laukumā jau atrodas lielāka izmēra iekārtas, un nevis 2, bet vairāk. Ja? Tātad 5 nestandarta aprīkojumi, kas ir vingrošanai un tādām lietām. Protams, tur nav priekš maziem bērniem nekas uzstādīts. Savukārt, kādu laiku atpakaļ vecāku iniciatīva bija, vecāku biedrība, kas rakstīja projektu, un centra teritorijā ir 2 rotaļlaukumi, kas ir gan ar šūpolēm, gan ar slitkalniņu, gan ar karuselīti izveidot, bet tā bija vecāku iniciatīva, kur viņi rakstīja šo te projektu. Un patiesībā droši vien, ka ir iespējams atkal atkārtot šādas pašas iniciatīvas un atkal vecākiem apvienoties un rakstīt kādu projektu. Un man liekas, ka varētu būt drīzumā Daugavkrasts sludināt. Jā, pašvaldībai ir rezervēti līdzekļi tieši priekš šādu iniciatīvu atbalstīšanas. Un, ja ir vieta, kur uzstādīt, bet atkal tas ir jautājums par zemi, kur viņi uzstāda, un par šīm īpašuma tiesībām. Jo pašvaldība var uzstādīt pašvaldības zemē, un savukārt, privātā zeme, ja piemēram ir kāda biedrība, tad slēdz līgumu ar privātu īpašnieku par šo iekārtu publisku pieeju, tad droši vien šo arī var, bet garantējot šo te publisko piekļuvu. Skolas sporta laukumā apzināti nekas vairāk netiek likts iekšā tieši tādēļ, ka tiek veidot šis sporta laukuma projekts. Tik izstrādāts projekts, viņš ir šajā brīdī ir tā, ka projekts ir bijis būvvaldē, būvvaldē ir atradusi dažas piezīmes, projekts ir atgriezts arhitektam, lai šīs piezīmes izlabotu. Un tad ir brīdī, kad tas projekts būs, ja gadījumā sākas darbi, tad jebkurš ieguldījums, kurš būtu veikts sporta laukumā, viņš atkal būtu jāaizceļ no turienes ārā. Sporta laukums vienmēr būs publiski pieejams. Tāpat Daugavas centrā, ja jūs esat redzējis pretī benzīntākam, ir asfaltēts laukums. Un asfaltētiem laukumam blakus arī atrodas gan šūpoles, gan arī vingrošanas iekārtas. Tā ir vieta, kur pašvaldība pamazām attīsta, un arī vides daļa tur ir novietojusi dažādas elementus. Ir tā, ka atsevišķās vietās šie elementi ir. Pie katras mājas šī brīdī nav. Man arī ir mazbērni pašam. Es esmu savā pagalmā nolicis saviem mazbērniem milžu kasti un šūpoles. Tas ir pagaidām tas, ko es esmu varējis izdarīt. Iespējams, pavasarī es viņu nolikšu slitkalnī. Iespējams, jūs varat rīkoties līdzīgi, vai nāciet uz to centrā, apdzīvoto teritoriju, un tad tur kopā pa centru jūs varat pastaigāt arī ar ratiņiem, starp citu. Jā, bet tur ir arī smilšu kaste, un tur ir šūpoles, un slitkalniņš, ko var izmantot. Tā ir šā brīža atbilde. Bet tādī laikā, kad un kad tiks īstenots sporta laukuma projekts, tad viņš tiks attīstīts tālāk. Un noteikti tur tiks izvietotas lietas priekš visiem. Jo arī šobrīd, vasaras periodā, ir situācija, ka vīrieši un puiši spēlē futbolu, tad ir pašā laikā jaunieši un jaunas dāmas spēlē volejbolu, un jaunas dāmas ar savu jauno paudzi uz tiem rīkiem vingro. Viss sporta laukums ir aizņemts. Aicinu mums pievienoties. Paldies. Dāmai, Es tieši gribēju jautāt par bērnu laukumu, man pasniedzās priekšā.
Tad mans jautājums būtu, kā sauc to māju, tu dzīvo tajā mājā? Atver māja, jā, uz atver mājas, tur kādreiz bija arī bērniem laukumiņš, bet viņš tāds galīgi tāds molēs. Jā, vai tur arī nebūtu iespēja kaut kā, tā kā sakārtot, kaut ko bērni. Jo visi bērni tā kā neuzturās tajā vienā, tajā laukumiņā, kas ir starp nostājām. Tur būtu iespēja. Uģim vēl pārvaldīt no vārds. Jā. Protams, ka tas ir iespējams. Runāsim vides noteikti aptveršanas daļu un skatīsimies, ko mēs te varam uzlikt. Par kādam elementam jau mēs varam uzlikt. Jā, savā laikā tur bija lielāks laukumiņš, bet laika zobs, protams, šīs te rotaļierīgas panīcināja. Jā, šobrīd modernākais laukumiņš centrā ir pie vārtu mājas. Jā, tur arī citreiz šūpols tiek salauztas un kas to Jā, to jau, protams, dara tie, kas šūpojās. Jā, un mēs esam vairāk tātīgi remontējuši, es skaitā arī kapselīti, jā, tāds ir. Ir cita lieta, ka mēs varbūt nepamanām uzreiz, ka kaut kas ir salauzts, tāpēc vajag teikt, ka kaut kas ir salauzts, un mēs sarunāties. Tur policijas video vai nedarbojās vai darbojās? Darbojās, bet redzēt, tā laušana, bija tā, ka mēs bija reizes, kad skatījās tiešām, kas tur ir noticis, tā laušana bija, tā nebija tāda, ka piegāja tur jaunieši vai pieaugušie cilvēki un kaut ko lauza. Ja? Bērni vienkārši spēlējās, daudzījās. Tā. Tā vienkārši vai ir iespējams to daļu sakārtot, jo Iespējams ir, jā. Kādu tuvākajā laikā vai? Pēc sapulces tad tiksies pārvaldnieks ar vides labiekārtošanas daļu, un tad izskatīs iespēju, kā varbūt kaut kādu elementu izvietot pavismaz pakāpeniski. Paldies, nebija jautājums, lūdzu, kungam. Valsts virzās uz to, lai mēs būtu veselīgāk un zaļāk dzīvi. Ir jautājums tāds, vai ir iespēja izbūvēt gājienu riteņbraucēju celiņu līdz bēgļu ceļam. Jo tur daudz cilvēku, es, piemēram, arī labprātāk, ja ir labs laiks, es aizvāku uz veikalu, kā šosēs negribu iet, jo tur daudz vaļvedēji, būres, melāti, vai kaut kas nomāks, kā viņi virzienā. Tas ir ārvien, bet tas ir valsts ceļi, jā. Vienai līdz ar to, valsts ceļi neatbalsta nekādas mūsu aktivitātes, un viņiem vienmēr atbild ir, ka naudas nav, jā. Ja tas būtu bijis darīts pie rekonstrukcijas, tad taisīt šo gabaliņu, tad jā, bet šobrīd no valsts ceļiem kaut ko sagaidīt, tā ir neiespējamā misija, diemžēl. Vēl kādu jautājumu, lūdzu? Dzirdēju, ka iedzīvotāju iniciatīvu tiek vākti paraksti par metupunktu izveidi Daugavā. Prezentācijā šo jautājumu neredzēju. Gribētu zināt, būs, nebūs Daugavliņš, var cerēt? Principā, šis jautājums ir tā kā nodeleģēts Saikos novada ambulancē. Pašvaldība ir nodibinājusi tādu iestādi, tad jāpēc jārakumā. Viņš tur plāno kaut ko. Tā kā uzrakstiet viņam e-pastu juris.jarums@ķekā.lv un pajautājiet, viņš noteikti jums atbildēs. Šeit neko pārstāvis arī deputāti. Es uzsvarēju komitejā, un tad Kristies ir. Mēs skatītu šo jautājumu un palikam pie tā, ka Juris Jarums veiks tādu nelielu uzskicēs, cik apmēram tas varētu būt. Tās telpas, tur ir 3 telpas, veiktu to iepriekšē, kur bija Rīgas Rīgas. Bija jau tad? Ir otrais, jā. Tu ir to, ka tas ir tiks rekonstrukcija, un tas telpas tiks izstāvēts, cik tas varētu maksāt, dabūsim ciparu, kā mēs teicam, X. Un ja tas X būs, un, protams, virzīts uz komitejām vai tālāk, vai pieņemt, un virzīts atrast, un izremontēt. Viņš nav nolis malā. Viņš ir uzdots uzdevumā Jurim Jaramam, kas ir tuvākā
Nē, es esmu pats no Patakāla. Tas ir jautājums, ka tīri... Tātad jūs laikam arī nezināt šo jautājumu. Tad Rīgas galvenās ūdens spiediens ir 3,8 atmosfēras. Gan 4 atmosfēras. Kur jūs vēl lielāku spiedienu esat redzējuši? Pēc 3 stāvīgā māja. Mums nav 9 stāvīgās mājas. Nē, iet runa par to, ka tur iet runa par to, ka nevarot balēm, tad jūs uzskatāt, ka pilnīgi pietiekoši. Tad tā ja tā ir, Ar spiedienu viss kārtībā. Vai ir kāda vēl jautājuma, vai arī mēs sakām paldies jums, ka jūs bijāt īstenībā tik ļoti aktīvi un mums par to ir prieks. Un, ja ir kādi Adata kungam, deputātam arī jautājumi pašam sev. Kaut kā mums, protams, atvainojas, es biju tā taisnīgi plašas, bet raugies dzirdēt diezgan daudz jautājumus un bija atrisēt arī mūsu deputātiem. Patreiz man gan radās tāds iespējas, ka ir tikai atsevišķi domas deleģēti pārstāvi, kur drīkst runāt. Man jautājums, ka drīkst atbildēt iedzīvotājiem. Droši. Kur ir jautājums? Es tieši uz kur? Tiem, kurus man uzdod. Šodien es pusdienu esmu veltījis priekš tam, lai padarbotos Facebookā. Un tur ir gana daudz interesantas lietas, un es esmu pateicīgs tiem aktīvistiem, kas man piespieda šodien tiešām izteikties. Un gribu arī šodien atbildēt uz dažiem jautājumiem. Sāksim ar visnētākiem. Tas, kas attiecās par Mārtiņu pirkšanu, gribu teikt, domiem nav vienots viedoklis, ka viņi tiešām šādā veidā vajadzēja pirkt, ka viņi vajadzēja pirkt par tādu naudu, ka vajag ieguldīt tik daudz naudu, lai viņu tā kā rekonstruētu, jo raugi tas, ko neviens nerunā publiski, tas ir, jā, ekspertīze ir bijusi, atzinusi, ka nesošās konstrukcijas apvienošā stāvoklī, bet tas, kas ir zināms maz un kas būtu jāzina arī jums, ir tas, ka eksperts starp rindiņām ir pateicis, ka logailas neatbilst tam, lai varētu šeit izvietot biroju. Nav pateicis. Nevar muļķīt. Tāpēc, ka muļķīs runā cilvēks. Tāpēc, ka cilvēks muļķīs runā. Nē. Tāpēc jūs arī par uzturtiesībām. Nu, tad noklausīsimies visu uzturtiesības, vai ne? Draugi, nākošais jautājums ir par pārsagumiem. Un, cik man ir zināms, šai ēkai ir jumta pārsagumi ar starptāvu pārsagumu, līdz ar to visticamākais, ka būvniecība uz augšu šajā vietā bez nopietnas rekonstrukcijas nebūs iespējams. Protams, var strīdēties par visdažādākajām lietām, bet tas, ko es esmu piedzīvojis pēc apvienošanās ar Ķekavi, ir tas, ka mēs patreiz runājam par cēlām lietām, teiksim, par Jauniešu iniciatīvu centru būvniecību Ķekavā. Man nereiz ir pārmetuši par to, ka es atceros ciparus. Un raugi, Jauniešu iniciatīvu centrs pēc iepirkuma tika novērtēts par 680 000, apmēram 100 kvadrātmetri. Ja mēs rēķinām par Mārtiņa rekonstrukciju, tad mēs sakam, mēs par 300 uzbūvēsim, pārbūvēsim. Man gribās par šiem cipariem šaubīties. Zinot to, ka mēs runājam par Pļavniekalnu skolas rekonstrukciju, pirms par būvniecību, un par tām izmaksām, kas ir nevis uz vienu iedzīvotāju, bet uz vienu bērnu. Arī šeit man gribās daudz apspriest. Un mans viedoklis ir tāds, ka labāk būtu bijis risināt jautājumu par kodolu, jo tur ir mazāk ieguldījumu, lielāks platības, ērtāk vieta. Nerisināt jautājumu par Mārtiņu. Es neesmu balsojis par viņu, pareizāk sakot, es esmu balsojis pret šī objekta iegādi, jo es esmu 15 gadus nostrādājis Ķekavas Pļavniekalnu būvniecībā, arī man ir kaut kāda saprašana par konstrukciju. Kas attiecās uz Pļavniekalnu skolu, protams, ka labāk būtu bijis savādāk to darīt, bet tas būtu bijis iespējams tikai pie viena nosacījuma. Ja patreizējā nevis doma, ko, kā es lasīju šodien no rīta, ir domas daļa konsekventi neieklausītos sabiedrības viedokļi. Mans uzskats ir, ka visus tos jautājumus, kurus jūs
Vispirms bija jānotiek publiskai apspriešanai, un jums, kā naudas turētājiem, būtu jāpasaka, kas ir jādara. Kas attiecās uz zemes maiņu par pārkopu. Šeit gan man viedoklis ir tāds, ka šo darījumu vajadzēja beigt. Es esmu apsolījis Facebookā šo situāciju visu aprakstīt, un raugi ir ļoti dīvaina situācija, ka tieši pirms 4 gadiem, 3 mēnešus pirms vēlēšanām, sāka risināt šo jautājumu par Ķekavas parka izveidi. Un tajā laikā tieši es biju, un Arnolds, paldies, mani atbalstīja, apturējām šo lietu, jo uzskatījām, ka tajā brīdī šis jautājums bija sakāpināts kā pirmsvēlēšana aģitācija. Kā tika beķis vilks uz visām pusēm spekulēts ap šo jautājumu. Un tad es saprotiet, no 13. gada aprīļa līdz šai dienai mēs esam tikuši galā ar šo jautājumu. Ar visām taisnībām, patiesībām, nepatiesībām. Bet sabiedrība šo parku ir dabūjusi. Nebija viegli, mēs varam strīdēties, un es jums varu likt galvu ķīlā. Šis strīds nav lausta grāša vērts, jo vērtējums taisīja nevienreiz vien. Mums ar valdu bija strīds par to, ko darīt, kā darīt. Arnolds bija tas, kas teica, ka mums vairāk vajag šo zemes gabalu, nevis šo zemes gabalu. Šis strīds ir bijis, es šodien skaitīju, kāds 10 sēdes. Mēs esam skatījuši to jautājumu, kamēr beidzot mēs esam nonākuši pie tā, ka sabiedrībā šis parks ir. Un ja jūs runājat par schēmām, kuras ievelkās 4 gadu garumā, tad padomājiet paši, par ko jūs runājat, ko tur var saskatīt. Tur ir krustu šķērs, jau viss izrunāts un iztaisīts. Līdz ar to mans viedoklis ir, Mārtiņu nevajadzēja, Ķelniekalnu skola bija jābūvē no jauna, un Ķekavas parks tiešām ir iegūts sabiedrību. Paldies, Adarkungs. Vēl par atbildes, kratīju galvu saistībā par šim domu. Paldies, viņš vienmēr ir bijis lielisks orators, un šaubām viņš ir celtniecības speciālists, bet tik tiešām pašvaldības zina, ka tie pārsniegumi paneļi ir jumta paneļi, un nemaz neplāno otros tā. Tas ir punkts 1, un kas attiecas par gaismām, es atvainojos, kaut ko es pārkļūstu. Par logiem. Kodolu mēs izskatījām. Protams, ka tas būtu bijis labāk. Diemžēl, kodols tas ir šeit, ja kāds nezina, ir runa par Ķekavas kolhoza veco kantoru, viņš ir nosaukts vārdā kodols. Tur šobrīd ir 2 īpašnieki, un viņu domas kardināli diametrāli pretējas. Viens saka, jāpārdod, otrs saka, nē, es gribu turpināt. Un, diemžēl, tam otram ir lielāka noteikšana. Viņam ir vairāk akciju nekā tur divi. Tāpēc mums nav šī kodola. Visdrīzāk arī nebūs. Paldies, kad atnācāt. Lai jums veicās, un tiešām, ja ir jautājumi, tad rakstīt, zvaniet, un ir klienta apkalpošanas centrs arī šeit tepat Daugavpilī. Paldies, jums jauks vakars.